Vienmuļo, apnicīgo un mokošo zālienu pļaušanu var padarīt interesantu un aizraujošu, ņemot tā kā fantāziju un izdomu. Tās netrūka žurnāla Dārza pasauli rīkoto daļpļaušanas sacensību dalībniekiem. Šīs sacensības jau 2. gadu notika Uzvaras parka zālienā ar Rīgas dārzu un parku un dārzierīšu ražotāju Bosch atbalstu. Labdien visi! Man ir liels prieks jūs šodien redzēt šeit. Dārza pasaules 2. daļpļaušanas sacensībās. Man ir liels prieks redzēt pagājušā gada dalībniekus un vēl lielāks prieks jaunus dalībniekus. Es apsveicu visus! Novēlu, lai jums visiem izdodas, visu, ko esat iecerējuši, un lai mēs visi šodien pavadītu labu dienu šeit. Ātri pļaujamo laukumu izloze, un tad sākās 12 radošāko pļāvēju sacenšanās, radot zālienā miera simbolu, mīļākās multfilmas varoni, raganas māju, gada laikus, laimes skaitļus, maģiskos latviešu rakstus un pat atzīšanos mīlestībām. Pēc pļāvēju 2 smaga radoša darba stundām pie saviem pienākumiem ķērās žūrija. Žurnāla Dārza pasaule, pašvaldības aģentūras Rīgas dārzi un parki un Bosch pārstāvji, vērtējot gan māksliniecisko, gan tehnisko izpildījumu. Visi radošie pļāvēji saņēma diplomus, izdevniecības dienas žurnāla jaunāko žurnālu komplektu un dāvanu karti kāda žurnāla abonēšanai pusgadu. Balvas saņem Andris Zariņš, Gunters Želvis, Valērijas Briška, Ivars Ivanovs, Artūrs Tribuļcevs, Kristīna Kripēna, Roberts Griškevičs, Mārtiņš Zomers, Zanda Lazda. Bet vislabākajiem pļāvējiem labākās balvas, spoži kausi un vērtīgi Bosch dārza kopšanas agregāti. Tātad 3. vieta komandai Susliki, kapteini Inga Kurtiša, kas zālienu rakstos godināja mīlestību. 2. vieta Luīzai Eglītei un Andim Eglītei, kas izpļāva mieram veltītu kompozīciju. 1. vieta komandai Disko Mikijs ar kapteini Gunteru Amlaini, kas zālienā prata attēlot Mikipeles seju. Mācieties kopt zālienu un visu dārzu lasot žurnāla Dārza pasauli. Un uz tikšanos zālienā arī nākamgad. Kas jādara?